Aritmētiskā kvadrātsakne ir matemātisks jēdziens, kas tiek plaši izmantots dažādās jomās, tostarp algebrā, fizikā un inženierijā. Kvadrātsaknes izpratne palīdz risināt daudzus praktiskus uzdevumus, sākot no laukuma aprēķināšanas līdz sarežģītu vienādojumu risināšanai. Iedomājies kvadrātveida dārzu, kura laukums ir 64 kvadrātmetri. Lai noteiktu katras malas garumu, tev jāatrod skaitlis, kuru kāpinot kvadrātā, iegūst skaitli 64. Tālāk reizinot 8 ar 4 malām, iegūstam kopējo žoga garumu, ar kuru ierobežot dārzu. Šis ir vienkāršākais piemērs kvadrātsaknes praktiskai pielietošanai. Par skaitļa aritmētisko kvadrātsakni sauc tādu nenegatīvu skaitli, kuru kāpinot kvadrātā, iegūst doto skaitli a. To apzīmē kā kvadrātsakni no a. Svarīgi atcerēties, ka kvadrātsakne no negatīviem skaitļiem neeksistē reālo skaitļu kopā, piemēram, kvadrātsaknē no -16 nav jēgas, jo nav tāda reāla skaitļa a, kuru kāpinot kvadrātā, varētu iegūt negatīvu skaitli. Aritmētiskā kvadrātsakne ir svarīgs jēdziens matemātikā, kas palīdz izprast attiecības starp skaitļiem. Zināšanas par kvadrātsaknēm ir būtiskas daudzās jomās un praktiskajos uzdevumos. Atceries, ka kvadrātsakne no negatīva skaitļa neeksistē reālo skaitļu kopā, un apgūt biežāk lietoto kvadrātu vērtības var ievērojami atvieglot kvadrātsakņu aprēķināšanu. Pārliecinies, ka tu saproti definīcijas un esi spējīgs aprēķināt kvadrātsaknes gan veseliem skaitļiem, gan decimāldaļām.